Mākslā nacionāla nozīme neko nenozīmē. Māksla ir pārrobežu darbība. Viņai nav jābūt kaut kādai nacionālai vai pārnacionālai. Manuprāt. Vienkārši tu dari vai darbojies un nedomā par to mazo gabaliņu, kur tu dzīvo. Nav nekāda vajadzība būt pirmajam ciemā. Ir jābūt tomēr jāmēģina konkurēt. Vizuālā mākslā pilnīgi obligāti ir jāmēģina konkurēt, ka Eiropas vai pasaules mērogā kaut kādās tajās izstādēs. Mums ļoti lēni, bet varbūt ka tajā virzienā kaut kas virzās. Balvai ir jābūt ar kaut kādu arī vērtību, nevis tikai ar pagonām, es domāju. Māksliniekam jau naudas nekad nav pa daudz, viņš var vismaz nākošās krāšas čupu nopirkt. Atzinība jau katram liekas. Es domāju, ka katra atzinība, katra reize, ka kāds, tagad jau vispār reti kāds kādam kaut ko saka, kaut vai tu uztaisi izstādi, tad tu kaut kur izlasi, tu redz, ka kāds ir kaut ko sapratis vai kādam, kas ir uz tā paša viļņa. Tas jau patīkami, bet ne jau tas ir tas, kādēļ tu strādā, bet principā mēs šīs gadījumā, man liekas, radām lietas, kas varbūt nav uzreiz kādam vajadzīgs, varbūt nekad nevienam nav vajadzīgs, varbūt viņas kļūst par ļoti vajadzīgām kādām. Tu nekad nevari zināt, kā tas aizies, bet tas ir pilnīgi atšķirīgi no teiksim, kaut kāda teātra. Un kas ir būtiski, laikam šobrīd, mēs neesam spējuši vizuālās mākslas kaut kādu prestižu noturēt. Mēs viņu esam totāli pazaudējuši. Viņš kādreiz bija savādāks. Un savukārt mūziķi, vismaz tajā klasiskās mūzikas daļā, viņi ir uzaudzējuši. Es ļoti labi atceros, ka sāku strādāt Kultūrkapitāla fondā, tad gāja runa par to, ka neviens neiet uz tiem klasiskās mūzikas koncertiem. Tie, kas aiziet, tie tur guļ, tie daži. Un neviens tur neiet, un kaut kas ir jādara, un viņi ir nopietni strādājuši šos tad vismaz 20 gadus. Tagad tie koncerti ir pilni, tur cilvēki iet, viņi diskutē par tām lietām. To laikmatīgo mākslu vēl sarežģītāk ir ar šīm lietām. Tur ir viss jau vēl no mamutiem, kas uzkrāja kaut ko uztaisa formā, tādu, kas ir apskatāms no abām pusēm un paglaudāms. Es nedomāju, ka mākslai obligāti ir jābūt pārsteidzošai. Tādai, māksla nav cirks, ko bieži vien aizmirst. Māksliniekiem liekas šobrīd, ka ir jāražo kaut kādi pārsteigumi, ar kaut ko tur jāizceļās jaunu vai kas. Īstenībā man vairāk interesē kaut kādas profesionāli nostrādātas lietas. Viņam nav ne jābūt kliedzošām nekādām. Bet es saprotu, ka mans viedoklis mākslā nav skatītāja viedoklis. Un īstenībā es vienmēr esmu domājis par to, ka skatītājs kaut ko pavisam citu gaida un kaut ko citu uztver. Profesionāls skatās no profesionālā viedokļa, kas ir īstenībā būtiskāk. Bet te pašā laikā es atceros, ka bija viens mākslinieks, kam darbnīca tepat bija šī mājā, Boris Bērziņš, kas teica, ka man nevajag daudz skatītāju. Man pietiek, ja ir kādi 30 cilvēki, kam patīk tas, ko es daru, un man ar to pilnīgi pietiek. Jo es daru to, ko es daru, un es esmu 100% pārliecināts par to, ka es daru to, ko es jūtu, kas man ir vajadzīgs un kā vajag.